Viņš jau bija tādā cienījumā vecumā tajā brīdī. Viņš prasa, kas es esmu. Nē, viņš prasīja, kā iet, es stāstu. Viņš laikam jūta, ka man nav britu akcents šāds. No kurienes tu esi? No Latvijas. Viņš tā nav. Man liekas, viņš to pa jokam prasīja. Tā nav komunistiskās valsts. Es tā, nē. Viņš tā, tas labi, citā tev būtu problēmas. Un devās tālāk. Jā. Esiet sveicināti bufetē. Tiem no jums, kas mūs arī skatās, ne tikai klausās. Jā, šodien esam mazliet tā kā neparastā skatā. Bet, tā kā jau kurā sabiedriskā ēdināšanas uzņēmumā arī bufetē reizēm ir sanitārā diena, un šodien tāda ir gadījusies. Bet tas nenozīmē, ka šodien saruna nebūs, saruna būs, un es domāju, ka diezgan interesanta. Par pirmo formulu mēs šodien parunāsim. Pirmās formulas pasaulē āleša bija safīta ar tādu kā pārpasaulīgu, parastiem cilvēkam neaizsniedzamu maģiju. Tomēr ir divi latvieši, kas ar savu aso prātu, zināšanām un prasmēm ir pratuši pārliecināt šīs industrijas pārstāvjus un šobrīd strādā tur jau vairākus gadus. Un nostiprinājušies šajā autosporta un, arī mūsdienu tehnoloģiju citadelē. Viens no tiem ir Mārtiņš Zalmans. Sveiciens Mārtiņam, lai kur tu būtu. Bet otrs, arī par otru mēs zinām, kur viņš šobrīd ir. Viņš atrodas bufetē. Tas nav Jānis Jančuits. Jānis Jančuits runā par pirmo formulu, bet tur īsti neko nedara. Jāatzīst gan, ka bezdarbnieks šobrīd, bet tās laikam ir pēdējās dienas, jo tā bagāža diezgan liela. 9. gads laikam jau pirmajā formulā. Aerodinamikas inženieris laikam šobrīd būtu visprecīzāk teiktais, vai ne? Aerodinamikas snieguma inženieris droši vien uz latviski jāsaka. Viljams gribētu tulkot performance uz latviešu valodu. Viljams, es domāju, komentārs neprasa. Pēc tam Mercedes vēl mazāk komentārus prasa, un no nākamās nedēļas laikam tā trešā laimīgā komanda, kas būs. Zaļā komanda. Zaļā komanda Zalber būs tā, kurai būs tā laime izmantot Reinis Vītols, pat nenosauc vārdu. Reinis Vītols pie mums šodien Reiņa zināšanas un pieredze, kas ir diezgan iekrātā. Reini, prieks to redzēt pie mums šodien. Čau. Šīs ir tavas pēdējās dienas Latvijā, tā sanāk, vai ne? Jā, pirmdien lidoju Šveici un pēc nedēļas pirmā darbdiena. Būs pagūs uzlādēt baterijas un gatavs mesties atpakaļ tajā visā mašinērijā milzīgajā. Es esmu atvaļinājumā jau no marta sākuma, jo godīgi. Jā, tāda piespiedu atvaļinājumi F1 industrijā nav tāda neparasta lieta. Gardening leave. Gardening leave tā saucamais, jā. Jā, diezgan normāli ir, kad ir 6 mēnešiem jāpiet, kamēr tu iesniedz atlūgumu līdz tu vari sākt kaut kur citur strādāt. Tas IP. Pārāk daudz zini. Vai arī viņi negribēja maksāt par mani, es nezinu. Bet, jā, parasti ir tā, ka pilnu 6 mēnešus nesnāk nostrādāt pēc tā iesnieguma. Un, jā, sanāk tāds ilgāks pārtraukums starp darbiem. Parasti inženieri un mehāniķi izbauda augustā. Nopelnīja visu pirmās formulas laiku, tas nav tā bijis, bet tad augustā var atpūsties. Tās ir tās 2 nedēļas, kas ir piespiestas visiem. Aizliegt strādāt. Jā. Tevi kontrolē parasti augustā, lai tu tur neko ne... Es domāju, ka neviens tur baigi nedzedās strādāt, jo viņiem ir dot vaļas nestrādāt. Bet... Jā, no inženieru puses es vairāk tā kā piespiedu atvaļinājums nekā tagad tu drīkst nestrādāt, jo ja tev ir tās 25 dienas gadā, tās 10 izmanto augustā, tagad vēl būs kaut kādas 4 Ziemassvētkos, ir vēl viens tas periods starp Ziemassvētkiem jauno gadu. Tad būtiski paliek 10 dienas gadā, kur tu pats vari izvēlēties, ko darīt. Tāpēc no vienas puses tas tāds nepārāk patīkama lieta, bet no otras puses ir forši, kad aizbrauc atvaļinājumās 2 nedēļām, atbrauc apakaļ, un viss ir tā kā tajā pašā vietā, kur tu atstāji. Jo parasti jūs varbūt aizbrauc atvaļinājumā, atbrauc apakaļ, tur pilnīgi viss kāds mainījies. Pie tavu galda ir sēdējis no tavas krūzītes dzēris, vai ne? Bet tur vismaz ir tā, ka tu atver e-pastus un tev nav viena e-pasta praktiski. Tādā ziņā forši. Bet tu pats teici, testos vispār ir jāizdzīvo. Tu esi priecīgs, jo testos nekas neregulē. Tagad ir palikuši mazāk 3 dienas.
Ja tagad tev tas atvaļinājums ir bijis pietiekami, un tu jau tur varētu uzrotīt rokas, Tad man vēl ilgi pa laimētas var. Vēl var saņemt spēkus līdz nākamajam testam, bet, skatīsies. Jā. Reini, dzīve ir paradoksu pilna. Tāds, labi, kas tālāk? Tad, kad tev bija apmēram 10, un teica, brālis skatījās formulu, pat 5 cēlās, tad tu tur pusotru reizi izejot cauri istabai, uzkavējies pie tā televizora. Brauca tur kaut kādas mašīnas, mūžā tev neienāca prātā, ka tu strādās tajā, ko teica brālis skatās. Protams, ne. Tad es vispār biju tāds kaut kas, kas notiek pilnīgi kaut kur citur pasaulē, kas nebija pat tā doma būt forši kādreiz strādāt F1. Tas vispār likās kaut kas tāds pilnīgi cits. Bet, ja godīgi, tā ideja par strādāšanu formulā līdz kaut kādas universitātes 2. gadam man pat nebija. Tad, kad ciemiņi atnāca tur skatīties pēc talantiem. Jā. Katram ir citādi. Zinu, ka Mārtiņš, piemēram, uz to gāja kā mērķi vairāk. Jā. Bet man kaut kā sakrīt visu. Viņš sāka tiem žiguļiem. Tev nebija tāds skrūvīts tik daudz. Viņš ir tāds ļoti tehnisks cilvēks no bērnības, jā. Tev atvēra matemātika un fizika. Man vairāk tas pats kaut kā radīšana likās interesanti tajā darbā. Un jā, vienkārši patika skolā priekšmeti, kas atbilst šai profesijai. Ne tikai patika, šis tas izdevās. Un, jā, bet tur jau tā lieta, ja tev patīk, tad tu parasti arī pie tā piestrādā vairāk un tev izdodas labāk. Bet teicamniekam jābūt, ja tev viss bija tur... Man bija ok, bet nav jābūt. Es tev izstāstīšu, ko nozīmē ok. Okay, bet mēs mazliet iejaucos. Siguldā tas ir, vai ne? Tas viss notiek? Līdz 9. klasē Siguldā, Siguldas valsts ģimnāzijā, un tad es aizgāju uz 1. ģimnāziju Rīgā. Jā, bet tas dzīvoklis ir tur, kur tu staigā cauri, un tur, kur brālis Mātiņš un tētis skatās, ir Sigulda. Jā, mēs iezīmējam. 3. pamatskolas sākums, Siguldas valsts ģimnāzija. Gēni, teica arī inženieris, teica arī Pitagora teorēmu zināja, daudz maz. Zinu joprojām. Jā. Un pat vieta zinu, un vēl dažas. Sigulda un sports. Kāpēc tu nebrauc kamaniņu sportā? Es atvainojos. Es slēpoju. Es nodarbojos kalnu slēpošanu Siguldā, kad es biju. Tad tas vēl dar. Otra lieta, kas vēl Siguldā. Tad redz. Tad Reini, pēc 9. klases, tas vairāk Ingmāram. Tur olimpiādas, tur medaļas, vēl kaut kas un tā tālāk. Un līdz impērijas, mēs varam teikt impērijas koledžā. Tā ir rakušies esat. Impērijas koledža. Labi, mēs tur pastāstīju, tur 11. gadā tur skolotājiem zelta pildspalvas, tur labākiem Rīgas skolniekiem vēl visādas balvas. Bet stājoties 1. ģimnāzijā, bija kāds uztraukums, ja tu jau zināji, ka... Es tur tiku ar olimpiādas rezultātu. 9. klases. Bet vēl es stājos starptautiskā bakalaurāta klasē, kas ir tā kā... Ar drusku vairāk konkursus. Jā, tur ir papildus jāliek angļu valodas eksāmens. Tur bija mazliet uztraukums, es gribēju tikt tajā klasē, bet jā, tā apmēram vidusmēra līmenī es tur tiku. Klausies, tas izrunāts vai tā varbūt bija, un vai tas bija Rīgā vai tikai Siguldā, ka kamēr tur Jāņi sēdēja un tikai pierakstīja uzdevumus un nepagūja pierakstīt, tikmēr Reinis jau fizikā, matemātikā ik pa laikam zināja jau atbildi. Tā gāja Reinim. Kamēr mēs ar tevi... Kāds varbūt tā ir teicis? Es skolotājiem sazinājies, es skatos. Bet, pirmā ģimnāzija tur arī, starp citu, ar jau pieminēto Mārtiņu Zalmanu, vai ne? Mēs ar Mārtiņu bijām paralēlajā klasē, 10. klasē, bet es viņu nepazinu tajā laikā vispār. Es viņu iepazinu tikai, kad viņš ieradās Viljams uz praksi. Un tad jūs noskaidrojāt, ka jūs esat kaut kur bišķiņi tikušies es biju gaiteņos. Mēs tie, kas ir praksē, mēs visi labi viens otru zinu, parasti tur iet tur uz kafejnīcu, vakarā. Bet... Tur citādāk sauc tos vārdus. Un viena no tām meitenēm aizvietoja Mārtiņš nākamajā gadā, jo viņš sāka praksi gadu pēc tam, tā, kad es viņu beidzu. Un viņa teica, kaut kāds latviešu čalis arī tur manā vietā strādās. Es tā
vienkārši aizgāju līdz viņa galdam, piegāju nogurs. Čau, Mārtiņš. Man liekas, viņš varbūt nezināja, kad vispār latvietis kāds ir. Bet varbūt, man liekas, ka jāpiemina, ka jūs sakat, ka ir 2 latvieši F1 kā inženieri. Es domāju, ka pilnīgi iespējams ir vairāk, bet viņi vēl nav iznākuši gaismā. Vienkārši nezinām, jā. Nav vēl pie galda piegājuši, nepazinušies, ka pateikuši čau, Mārtiņ. Man tā nelaime Raimondu Rudzātu vienā skolā iet Siguldā, tāpēc varbūt es esmu izcelts vairāk vai... Mārtiņš tur arī pacelts ir, bet klausies, Reini. Labi, starp pirmo ģimnāziju un praksi Viljamsā bija Londonas Impērijas koledža. Klausies, vai tādēļ, ka Kvīni un Fredijs Merkūrijs, vai tāpēc, ka 14 Nobel prēmijas, kas tev tur noslieca uz Londonas Impērijas koledžu? Droši vien tas otrais. Ne tik tieši, bet es neatceros, kāds notika, bet kad es izdomāju pieteikties universitātēm, es sākumā domāju, ko es gribu mācīties. Man bija skaidrs, tā būs kaut kāda inženierija. Boeing un Airbus. Sākumā es domāju, kaut kāda varbūt civilā ziņā, uzcelt kādu tiltu, kādu māju, debeskrāpi. Tad es vispār sāku skatīties, kas ir piedāvājumā. Es tāds, kaut kāda aeronautikas inženierija ir tāda lieta. Es baigi tā kā vidusskolas sākumā vispār par to vēl daudz nedomāju. Tas, izklausās krūti. Un tad es izdomāju, iet uz to. Gāju tā kā uz Lielbritāniju, jo valodas problēmas un tā tālāk mazāk. Un es izvēlējos, man liekas, kaut kādas top 5 skolas, kur aeronautikas kursus kotējās. Un Imperial bija augstākajā vietā no tām. Tā ir atzīta kā viena no labākajām tādām tehniskajām universitātēm. Pēc tam to apstiprināja arī jau tavas nākamo darba vietu pārstāvi, kuri dēļ aerodinamikas ļoti lielā mērā gāja tur tos talantus meklēt. Viena no pirmajiem tev uzrunāja Viljams. Pagaidām cilvēkam pašam pastāstīt. Ļauj man uzdot jautājumu. Un tad, kad uzrunāja, tu ļoti ilgi nesot domājis, ka tu esi ar mieru iet praksi Viljams pirmās formulas komandā. Ir tāda lieta, kad tu esi universitātē, tu domā, ka kaut kādu praksi vajag, lai pēc tam darbu būtu vieglāk dabūt. Un praksi mūsdienās ņem gandrīz visi. Tad tev kaut ko tiešām vajag. Un tā nebija vienīgā lieta, uz ko es pieteicos, godīgi sakot. Es pieteicos uz vairākām, arī uz Mercedes pieteicos, man liekas, tajā laikā. Un es pieteicos arī uz Jaguāru, tur uz to pašu Airbus. Visu kaut ko. Man liekas, ka vienīgie, kas mani uzaicināja uz pārunām, uz praksi, bija tās F1 komandas, kuras bija pietiekušies. Nezinu, kādēļ. Tas Land Rovers vai Siemens vēja turbīnas vai General Electric vienalga. Domāju, ka es neesmu tam derīgs, bet F1 komandas, uz kurām pieteicos, praktiski, man liekas, abas Mercedes un Viljams gribēja mani intervēt. Un kā tu to atceries? To pašu. Tu esi sapratis, ka tagad tavs pēkšņi ceļš ir pagriezies virzienā, kurā tu varbūt nesen vēl neplānoji, bet jāsāk saprast, kas tas par zvēru. Tajā brīdī tas bija tas, ka līdz brīdim, kad uz mūsu universitāti neatnāca cilvēki runāt par šīm iespējām praksē, tad es vispār par to nebiju daudz domājis. Es noklausījos pāris prezentācijas, likās ritīgi forši. Ir ok. Man tas vairāk fascinēja nevis pati industrija, bet tās darba tips, darba veids. Jo kad tu esi bērns un domā kļūt par inženieri, tas, ko tu iedomājies, ir, ka tu varēsi kaut ko radīt un pēc tam rādīt pirkstu teikt, tas ir tas, ko es izdomāju. Un F1, man liekas, mūsdienu pasaulē atbilst tam visvairāk. Jo aiziet uz kaut kādu Airbus, tur daudz būs birokrātijas, tu varbūt strādās pie vienas lietas, kas pēc gadiem 20 būs uz lidmašīnas. Bet F1, tev ir ideja, tu viņu izstrādā. Ja tā ideja ir laba, pēc mēneša viņa ir uz mašīnas. Vai pat ātrāk. Vai pat atsevišķos gadījumos. Ja tā detaļa pietiek vienkārši. Vai tu esi skaitījis, cik tādas detaļas varētu būt jau?
bijušas uz Williams, Mercedes, Formulā? Baigi grūti skaitīt viņas, jo tas ir tāds komandas darbs, godīgi. Jo mums ir sapulces, ka mēs domājam, ko ar šo, teiksim, grīdu vai vienalga mēs varētu darīt. Kāds pasaka kādu ideju. Nevienmēr tas, kas to ideju izsaka, ir tas, kas viņu izstrādā. Vai arī kāds izstrādā ideju, bet tev ir varbūt ideja, kā šo detaļu uzlabot, un tu paņem viņa beigu punktu un sāc strādāt tālāk. Tā kā tas tāds mīkslis beigās sanāk, kad visa komanda pielikusi roku. Bet tev pašam ir sajūta, ka, droši vien tu saproti, ka tu esi, šajā lietā es tomēr, ir mans ieguldījums, es to jūtu. Ir, jā, pats jūtu. Ir tādas, cik tavu pirkstu nospiedumu vai tavu prātu nospiedumu uz cik tādām detaļām. Nezinu, neskaitīsim varbūt tā, bet tu zini, ka šobrīd ripo pa trasi vēl? Šobrīd ne, jo tas ir, es beidzu strādāt par dizaineri pagājušā gada vidu, kad vēl strādājām pie pagājušā gada mašīnas. Un pie šī gada mašīnas mēs sākām strādāt pēc tam. Kad es biju pārgājis atpakaļ uz snieguma inženieru darbu, teiksim tā. Bet, teiksim, iepriekšējā pārgada mašīnā, jā, pilnīgi noteikti. Cik detaļas, kā parasti inženieri dalās aerodinamikas departamentā, ir sadalīta mašīna pa reģioniem. Tā kā es strādāju visu laiku pie grīdas vai difuzora vai grīdas malas visvairāk. Un, jā, ir bijušas detaļas, kas ir uz šīs mašīnas, un tad viņas tiek nomainītas sezonas laikā. Uzlabojumi, kad tiek ieviesti, un pie tiem uzlabojumiem es atkal turpinu strādāt. Tā varbūt ir viena tā pati detaļa, bet dažādās iterācijās. Arī uz Williams mašīnas ir bijušas detaļas, kuras es savu roku pielicis. Tieši grīdas malā visvairāk. Bet tā ir tā sfēra, kas tev visvairāk saista šajā lietā. Nevis būt sacensībās, tur riepu, smarža, adrenalīns, vairāk tev tieši tā tehniskā lietiņa. Viss pagriezies ir otrādi mazliet. Ja es eju cauri tā kā gadiem F1, tad es sāku kā trases inženieris, aerodynamic performance inženieris, vai trases aerodinamiķis, man liekas, to Williams sauc. Kad tas ir vairāk datu analīze, tu mēģini optimizēt mašīnu konkrētajām sacensībām, veic simulācijas, analizē datus no sacensībām, korelācijas starp veju tuneli un sacensībām. Un vispārējais operatīvais darbs, braukt uz sacensībām, runāt ar inženieriem un braucējiem tur. Tad es izdomāju, jāpamēģina kaut kas jauns. Williams pēdējā gada laikā es aizgāju uz dizainu vai attīstības to nodaļu, kur darbs ir zīmēt 3D modeļus virsmām, tos CFD risinājumus, kā pasaka. Jā, tu tā kā vēja tunelī, datorā tu testē kā vēja tunelī praktiski, un tad vēja tunelis un vispārējais. Un tad es pārgāju uz Mercedes, jo gribējās paplašināt savus horizontu. Es aizgāju turien atkal kā zīmētājs, kā dizaineris. Bet tajā laikā es sapratu, ka man vairāk tomēr vēl klāt tikai rūpnīcā tev negribējās sēdēt. Viens ir sēdēt rūpnīcā, tas ir vairāk, ko tieši tu dari un ar kādām lietām tev ir saskare. Un kamēr es biju dizainam arī ir mazliet, protams, saskara ar to, kas trasē notiek, jo tu nevar būt pilnīgi izlēts, tur ir jāsako līdzi. Un man tā kā man bija pieredze Williams ar šīm lietām, es tā kā tiku mazliet ievilcis šajā pasaulē. Un tad es secināju, ka patiesībā no tā, ko es daru Mercedesā, man vairāk patīk darīt tās lietas, kas ir ar trasi saistītas nekā ar dizainu. Un tad parādījās brīva vieta Mercedesā šajā Aero Performance komandā, un es viņā tiku. Un tā es pavadīju pēdējos pāris mēnešus Mercedesā līdz es iesniedzu atlūgumu. Bet izklausās, ka tu pa savu pagalmu runātu. Es tur izdomāju, ka es gribētu tajā nodaļā pastrādāt, tajā nodaļā, tad beigās es Mercedes aiziešu. Tas ir tā baigi, tā vienkārši. Tu pasaki, no šodienas es gribu pazīmēt, no turienes tu gribi. Vai tu patestēt? Kā tas process, tev ir kaut kāds, jāpiesakās, tev ir jāapstiprina vai tev ir? Tas nav tik vienkārši. Tev ir jāsagaida īstais brīdis drīzāk. Jā, tāds mazliet veiksme. Varbūt man ļāvusi visu to izdarīt, ko es esmu līdz šim darījis.
Pirmā pārēja uz dizainu man bija jāpierunā savs priekšnieks, ka es to gribu darīt. Pēc tam uz Mercedesu vienkārši uz citu kompāniju pieskies darbā, dabūju darbu, tad iesniedz atlūgumu tā tālāk. Un Mercedesā pārēt atpakaļ uz trases inženieru darbu. Man arī bija jāskaita brīdis, ka kāds no tās komandas aiziet prom un viņiem parādījās tā kā vakance. Un tad bija iekšējais konkurss, kurā es tiku izraudzīts. Jā. Labi, tagad tu ierodies, tu nesēdi rūpnīcā, tu ierodies sacīkstēs. Izstāst, kāda ir tava tā nedēļas nogale? Kad tu ierodies, nezinu. Okay. Singapūrā, nezinu. Singapūrā. Ir mazliet starpība, vai tu brauc uz Eiropas posmu vai uz... Paņemam Eiropas posmu. Paņemam Eiropas posmu. Parasti inženieri brauc trešdienā uz sacīksti, kaut kad trešdienā aizlido. Iečkojas viesnīcā, uz trasi parasti nav laika braukt. Ir diezgan daudz darbs veikts pirms šī brīža jau gatavoties sacīkstē. Bet, iečkojas viesnīcā, aizēju vakariņās ar kolēģiem parasti trešdienā. Ceturtdienā braucam uz trasi. Notiek... Motoru mājas uzceltas jau ceturtdienā? Jā. Ir mehāniķi un ir komandas, kas brauc uz sacīkstēm ātrāk. Inženieri parasti pēdējie, kas ierodās. Jo viņiem ir vēl diezgan daudz ko rūpnīcā darīt un domāt, pirms viņi ierodās trasē. Datori salikti jau viss tur? Jā. Motoru mājā tur jau automātiski. Viņi ir daudz labāk datori nekā ofisam. Ceturtdienā notiek tādas, ir vairāk sapulces, tiek runāts pāri, ko mēs darīsim piekdienā. Brauciens pēc brauciena tiek izrunāts, ko mēs mēģinām testēt, cik ilgu laiku vajadzēs tur riepas nomainīt. Pirmais treniņš, pareizi? Tur tajā... Mēs jau esam piekdienā. Jā, piekdienā, pēc ceturtdienas esat iepazinušies, un piekdienā pirmajā treniņā, pieņemsim, ka vēl nav sprinta sacīkst, tur visvairāk tiek izmēģināts jaunās lietas. Pareizi? Piekdiena, kā aerodinamiķiem, ir sasprindākā diena, jo tad tiek izmēģināti, ja mums ir jauninājumi mašīnai, tā ir mūsu atbildība, kā manai komandai, ja es esmu trasē, pārliecināties, ka šī jaunā detaļa, ko mēs esam atveduši, ir atbilst tam, ko mēs no viņas sagaidām. Ļoti bieži uz vienas formulas ir viena, uz otras ir otra, un tad skatās, kas labāk strādā. Jā. Tas ir mazliet grūtāk salīdzināms. Ideālā gadījumā jāstrādā. Ideālajā gadījumā mēs nomainām to detaļu uz tās pašas mašīnas. Tas tāds tā kā labāks eksperiments skaitās. Bet ļoti bieži tas nav iespējams. Tad mums jāsalīdzina starp mašīnām. Un tad mēs sakam, ir ok vai galīgi nav ok. Un tad tas ietekmē, kas būs uz mašīnas otrajā treniņa braucienā. Vai arī turpinām testēt otrajā treniņa braucienā. Arī notiek dažādi testi, kas nav saistīti jaunām detaļām, piemēram, mehāniskie uzstādījumi arī, kur mūsu inputs ir jāveic, lai inženieri saprastu, vai mašīna strādā tā, kā ir paredzēts. Tā piekdiena. Tā ir piekdiena. Piekdiena ir diezgan saspringta. Jā, mēs strādājam bieži kaut kādas 16 vairāk stundas tajā dienā. Ilgi pēc tam, kad trases inženieri jau ir aizgājuši mājās, jo viņiem ir tā komandants stundas. Curfews, jā. Bet rūpnīcā, protams, nav tāda ierobežojuma, cik ilgi cilvēki var strādāt. Mēs bieži sanāk strādāt kaut kādas 16-17 stundas tajā dienā. Līdz mēs tā, lai no rīta atnākot inženieriem trasē. Sestdienā, lai viss ir skaidrs, kas mums jādara. Pēdējais treniņš. Jā. Pēdējā treniņā parasti aerodinamiskās lietas netestē vairāk. Varbūt kaut kādi mehāniskie uzstādījumi, ar ko nav skaidrība, vai kaut kādi riepu sagatavošanas testi. Tas outlap, cik ātri vai lēni tie braucēji viņi brauks. Bet nevienmēr tas tiek tā kā noslīpās līdz galam. Laikam Hamiltons, man liekas, sūdzējās šajā sacīkstē. Pēdējā sacīkstē, kad viņi līdz galam nebija noslīpējuši to mašīnu. Viņi tā nebija noslīpējuši, ka viņš 14. līkumā ļoti ilgā periodā palika pirmajā kvalifikācijā. Jā. Bet ir diezgan sarežģīti to no sesijas uz sesiju darīt, jo ir daudz apstākļu, kas mainās. Gan trases apķere mainās visas nedēļas nogales garumā.
Gan mainās trases temperatūra, kas ietekmē to, kā braucējs grāds vai 2 var jau nozīmēt trases temperatūrai, ka riepas nebūs tajā temperatūrā, kāds ir vajadzīgs tevis pieminētajā autlapā. Un līdz ar to nabaga Hamiltons nenobrauks to apli tik ātri, cik viņš gribētu. Un arī tāda lieta kā vējš ir ļoti svarīga. Teiksim, tev varbūt vējš piekdienā. Hamiltons teica, ka esot iepūtis. Vismaz teica. Iepūtis ne tā, kā viņš gaidīja, un tad jurktaniņi. Tā nav joka lieta, tad vējš tiešām nopietni. Nē, tas piespiedais spēks, ko rada tās mašīnas, protams, tiek radīts no tā, ka gaisa iet pāri mašīnai. Un, ja tu esi 90 km/h līkumā, un tev 30 km vējš iepuš aizmugurē, tev ir uzreiz pusi piespiedais spēka pazūd no mašīnas. Un šobrīd viena no svarīgākajām lietām ir gaisa plūsmas ātruma starpība virs formulas un zem formulas. Pareizi? Tas jau, tā ir. Tas no 22. gada veido, kāpēc ļoti svarīgi grīda, jo tas veido šo formulu piespiedēju spēku, tātad ne tikai kas tur iepūš un tā tālāk, un Mercedes formulas, tātad arī tavs darbiņš ir, viņas slēkā pārāk daudz, un tad pazūd tas piespiedēju spēks, jo izmainās tā. Tā sanāk, jā. Gan jau, ka Mercedes par to ir mēdījos teikuši. Ko viņi teikuši, es tam piekrītu. Sestdien, labi, sākās kvalifikācija. Salīdzinoši vienkāršāk? Salīdzinoši vienkāršāk. Darīt ir ko mazāk, bet, protams, tās likmes ir augstākas un mazliet tas tā kā nervu kņudoņi mazliet ir tomēr. Bet sestdienās viss, ko mēs darām, ir pa lielam sakojam līdzi, lai nav kaut kāda bojājuma mašīnai. Uz visiem tiem sensoriem, kas ir uz mašīnas uzlikt, skatāmies, lai nepazūd kaut kur spiediens. Un pa lielam tas arī mums ir viss. Vai arī, ja braucējs pasaka kaut ko, man liekas, tur nebija tas piespiedējs spēks, downforce pazuda tajā līkumā, mums ir pēc tam mītingā jādod atskaita. Jā, tas bija vējš. Bet beidzās kvalifikācija, mašīnas ir parkfermē. Viss, tur vairs līdz sacīkstē neko uzlabot. Ja viss labi veicās kvalifikācijas laikā, jā. Bet uzlabot tāpat to var saprast. Tur tikai jau... Neko darīt nevar, jā. Tā kā sestdienas vakars priekš tādiem cilvēkiem, kā es, ir diezgan vienkārši. Tad tu beidzot var aiziet uz krogu. Sestdienā dažreiz sanāk uz kafejnīcu vajadzētu vakarā. Tas domāju, ka tāda vispār nekādas atpūtas cilvēkiem. Var sanākt, jā. Ir īpaši, ja tu esi trasē, tagad tie noteikumi ir tādi, ka tas curfew ir diezgan agri. Tu esi piespiedu kārtā viesnīcā jau salīdzinoši agri. Var pāriet pāri inženieru detaļām pie free kartupeļiem un steika. Reini, vai tu atceries 20. gada 21. augustu to dienu? Es atceros, jā. Tā bija diena, kad beidzās Frenka Viljamsa ģimenes, Klēras Viljamsas ēra pirmajā formulā. Vai līdz tevīm nonāk tāda zemestrīce, kas tagad būs, kas tehniskie vadītāji, vai tā zemestrīce nonāk arī līdz tevīm? Ja mēs runājam tieši par 21. gada beigām, tad tas bija brīdis, kad es iesniedzu atlūgumu Viljams komandā. Tā kā man tik ļoti nesāpēja sirds par šīm lietām. Un tieši, kad tā sacīkste notika, es jau biju tādā kā atvaļinājumā tajā laikā. Kaut kam līdzīgam kā tagad, tikai toreiz, jā. Mercedes jau gaidīja tev. Mercedes gaidīja mani. Viljams bija pateicis, tu uz rūpnīcu vairs nenākt. Un jā, es aizbraucu ceļojumā uz ASV uz 3 nedēļām. Tā kā bija ļoti, ļoti patīkami. Valtteri Bottas, Felipe Massa līdz George Russell. Vistuvākās attiecības, ja tā var teikt, tev izveidojās no tās pietiekami lielās plejādes ar George Russell. Jā, viņa laikā man bija tāds tā kā... kad Massa un Bottas bija, tad es vēl biju pārāk jauns, bet man tās tā kā atbildības sloks bija lielākais komandā. Tā kad Russells bija Viljams komandā, un kad es braucu līdzi uz sacensībām.
Tas, ka Jā, jūs, viņš atpazīst mani rūpnīcā. tas, ka jūs vienā gadā nomainījāt komandas vienā virzienā, tā ir tikai sakritība? Viņš dzirdēja, kad es eju uz Mercedes, un viņš domāja, nebūs āršana vairāk. Jā, līdz Rēnim nav variants. Klau, 20. gadā, tieši sanāca 20. gada sezonas ar Mārtiņu runāt, Zalmanu. Viņš nesņem prasīt par tās sezonas kādiem iespējām. Viņš teica, viens tāds no spilgtākiem bija starp Bahreinas posmiem. Mums tur uztaisīja komandā mačus ar kartingiem. Viņš saka, es pēc kvalifikācijas skatos, esmu 2 vietas augstāk par Raselu. Jūs par Raselu sākāt runāt. Viņš, protams, ka sacensībās viss tur viņš, protams, bija ākstījies un sacensībās viss tur izkniedēja. Tu atceries, tu pats arī tādās piedalies, tev arī tā pati braukšana patīk. Skaidrs, ka Mārtiņam patīk, viņš brauc sacensības, visu, kā tev. Tā kā braukšana kartings pats? Teiksim, šādās sacensībās ej un piedalies, vai to labāk ja ir iespēja, pilnīgi noteikti, jā. Patīk karting braukt. Mēs dažreiz ar Mārtiņu braucam tur Anglijā, ka mēs kopā strādājam, aizbraucam tur piekdienā. Kurš ātrāks? Mārtiņš. Pilnīgi noteikti. Jā. Teiksim, pa kaut kādu procentu ātrāks varbūt. Jā. Ar ko tu ikdienā brauc? Tev patīk ātri braukt? Tev daudz kvītis ir nodalījumā? Viena ir. Jā, bet tāpēc man ir prieks, ka es Anglijā vairs nebūšu. Tas neietekmē sadrošināšanas maksu. Bet tev bija tā kā nosacījums, ka tev ar Mercedes jābrauc? Nosacījums nav, bet man bija. Jā, jo darbiniekiem ir labs tā kā darījums ar Mercedes dealeriem, ka tu arī uz operatīvajā līzingā paņemt mašīnu ārā. Gan es, ka Mārtiņš brauc ar Mercedesu, tā kā mēs strādājam tur. Mercedes atcerējās, kā viņi tevi nepaņēma? Vai tas ir tā? Kādā ziņā? Praksē? Tur bija interesanti, jo tajā brīdī, kad man bija jāierodās uz interviju uz Mercedes, man bija piedāvājums no Williams jau, un tāpēc piezvanīju Mercedes. Nē, es vispār nepiezvanīju, es vienkārši neierados uz interviju. Un tāpēc man zvanīja pāris nedēļas vēlāk, teica, diemžēl jūs neesat izvēlēts. Man bija jāsaka, es nebrīnos, jo es nebiju. 21. gada decembrī tev bija Gardening Leave, tu biji Amerikā un Abu Dabī sacīgs. Decembrī skaties pa televizoru. Skatījos, biju aizgājis uz krogu. Es viņu skatīties. Jo man liekas, tur pēc vietējā laika kaut kādos 6 no rītā sacīgs sākās. Tur tavs, uz to brīdi bijušais pilots Nikolas Latifi tur ietekmēja sacīkšu iznākumu. Jā, bet es tajā brīdī jau biju tā kā ar vienu kāju ārā no tā Williams komandas, tāpēc es par un ar otru kāju tu biji Mercedesā, tur šīs abas komandas tajos notikumos bija iesaistīts. Tas Latifi faktors. Viena lieta, ko es jau pateicu, kad es biju aizgājis uz to krogu, kas es paskatījos internetā, kur šo sacīkstu varēs redzēt. Tas bija Denverā. Kaut kāds tur tā kā īru kroga paveids, tur viņu rādīja. Man bija līdzi krēkls ar Williams tā kā logo. Es domāju, uzvilkšu, zinu kā, lai, ja kāds prasīs, es varēšu pārunāt, teikt, ka es tur strādāju. Lai gan, man liekas, ka tur, ja kādam es to teicu, viņi domāja, ka es ākstos. Un pēc tam, pēc sacīkstes, es staigāju ar to Williams krēklu, un tur cilvēki teica, pasaka Latifi, paldies. Okay. Tā tad Latifi avārija, drošības mašīna, palaida atpalicējus, Maikla Masī direktors sacīkšu lēmums. Kādas tev bija sajūtas tajā brīdī? Tur gari 5 api. Tātad avārija, drošības mašīna. Kā tur? Godīgi viss notika? Es sākšu ar to, ka es teikšu, ka mans viedoklis šajā ziņā ir tāds unbiased. Jā. Jo es pat nevaru pateikt, vai es tajā brīdī gribēju, lai Mercedes vai Mercedes bija uzvarējuši, teiksim, kausā tajā brīdī. Vai Hamiltons vai Verstappens uzvar. Bet man liekas, ka man pa lielam bija tāds 50-50, man nebija ļoti svarīgi. Bet tas sacīkšu direktoru lēmums, manuprāt, ļoti neadekvāts. Man personīgi šķiet. Lai gan, man liekas, ka FIA arī piekrīt tam, jo viņi tāds bija lēmums. Viņi atlaida to Masī pēc tam. Tā kā, nezinu, šajā ziņā, manuprāt, tur nav jautājumu īsti. Kāpēc tieši tas lēmums ir tik nepareizs? Tur pat ir, man liekas, tur var esi izrakstīt. Ir uzrakstīts. Jā. No Grovas līdz Berklijai 50 km apmēram ar kāpēciņām. Jā. Tad tu lūk, kad ieradies Mercedesā, vēl tagad jau
pagājuši tad, cik gadi Toto Wolffs un Lewis Hamiltons piemin droši vien, tad, kad tu ieradies Berklijā. Tur nozagšana, apkrāpšana, tie tādi biežākie vārdi. Kopējais komandas tāds gars. Nevarēju teikt, ka bija tāds ļoti sadragāts, jo komanda tomēr uzvarēja konstruktūra kausā. Jā. Un no inženieru skatu punkta, kas strādā tajā komandās, konstruktūra kauss ir svarīgāks nekā braucēju čempionāts. Jo no tā atkarājas vairāk lietas pašiem inženieriem, kas ietekmē viņu darbu. Pirmkārt, bonusi. Ir atkarīgs no tā, kur komanda finišē. Ja Mercedes finišē pirmā vietā, super. Otrā lieta arī tādas lietas kā veiduneļa laiks vai šis CFD computer resursi. Arī tiek sadalīts atkarībā no tā, kurā vietā tu finišē čempionātā. Tāpēc tā ir tāda svarīgāka lieta. Bet, protams, cilvēki par to runāja. Un es domāju, ka taisnīgi visi bija diezgan sašutuši par to faktu. Un, protams, Toto arī. Joprojām ir sašutis. Es domāju, ka noteikti. Jā. Arī vēl joprojām nav izskaidrots, kādēļ tas bija pareizi. Labi, tas, jā. Tu teici, Rasels tev atpazīst rūpnīcā staigāt. Hamiltons atpazina? Iemācījās atpazīt, ka es esmu. Es Mercedes neesmu braukājis sacīkstēm, teiksim tā, tik daudz. Es tā kā Viljams laikā braucu tikai līdz šim. Savā nākamajā karjeras daļā es domāju, ka es atgriezīšos trasē biežāk atkal. Tev ir jau skaidrāks, ja? Uz ko tu ej, kādi būs tie tavi dzelburētāji konkrētāk pienākumi? Kaut kas līdzīgs tā kā Viljams, jā, es pieņemu. Bet, nekad nezinu, pirms mēs ieradīsies, ko viņam tajā brīdī vajadzēs un kas viņam trūks. Mēs drusku pieskārāmies Londonas Impērijas koledžā. Sākumā vismaz bija tur vairāk Boeing, Airbus un tā tālāk. Bet tā, ka tajā praksē tu ieradies Grovā Viljams rūpnīcā, tu biji dzirdējis Adriana Ņūja vārdu? Biju, jā. Viņš jau diezgan tāds... Ar aerodinamiku saistīts cilvēks. Viņš arī, starp citu, man liekas, es negribu samaloties, vai viņš pirmie Imperial koledžā gāja, vai ne? Varētu būt. Vai nu tur, vai Southamptonā. Bet, jā, vismaz viņš noteikti ir kaut ko darījis Imperial, jo Imperial universitātes veidu viņš ir strādājis. Viņam ir slavena tāda A4 formāta kladīte. Ir kādreiz ienācis prātā, ko viņš tur zīmē. Tur visi tu esi pieminējis CFD un tā tālāk. Datori. Pat tad, kad parāda inženierus garāžā sacīt. Un tur Džeks ar kladīti staigā kaut ko piezīmē. Arī mūsdienās, arī man, kad es strādāju dizaina daļā, diezgan daudz skicēšana notiek. Arī jūs esat sapulcē, uzzīmē, kā izstās tagad, un cilvēki tur velk līnijas, kā tavuprāt mēs viņu varētu pamainīt un tālāk. Jā, tā skicēšana notiek, tā kā es nebrīnos, kad Adrians Ņūjs ar savu kladīti varēja tur kaut ko uzzīmēt nākamajā dienā. Viņš pats, protams, uz datoru neko nemodelē, bet viņš aiziet pie kaut kāda aerodinamikas inženiera, saka, uzzīmē man šito. Un, jā, dienu vēlāk viņš prasa, cik tālu ticis. Un tad viņš parāda, ko viņš ir uzzīmējis. Viņš teiks, nē, tur to pamaini tā. Un, tāds process arī apmēram notiek aerodinamikā. Reini, viņam ir pieskārusies dievišķā dzirks, vai viņš ir lielisks inženieru komandas vadītājs? Jā, labs jautājums. Man viņa nav sanācis līdz šim strādāt, bet, es esmu strādājis cilvēkiem, kas ar viņu kopā ir strādājuši. Es pazīstu cilvēkus, kas pazīst cilvēkus. F1 vienmēr pazīst kādu, kas pazīst jebkuru. Jo tā kadru apmaiņa ir diezgan strauja. Es teiktu, ka 5-6 gadu laikā gandrīz 50% cilvēku nomainās komandās. Man Viljams bija priekšnieks, kurš bija ar viņu strādājis Rebel kopā. Tieši tajā laikā, kad viņi tos 4 čempionātus uzvarēja. Un viņš saka, ka viņš tiešām ir ģēnijs, tā kā, lai tā arī būtu. Bet, laiki mainās. Es nezinu, cik tieši ieguldījums viņam ir šī laika Red Bull tādā sniegumā, bet tas noteikti nav arī viena cilvēka darbs. Tas ir ļoti tiešām komandas ieguldījums uztaisīt labu mašīnu. Par personībām runājot, kura šobrīd ir tāda spēcīgākā persona pirmajā formulā? Ir tāda? Mārtiņš Zalmans.
Ok, Mārtiņš Zalmans. Nākamais aiz Zalmana Mārtiņa. Nākamais. Grand Prix Zalmans, bet pirmā vieta. Uz otrā pakāpiena. Ir gadu gaitā, protams, ir bijuši, tur nezinu, Brietori ienāk, ir, protams, viss tur ar tēlu, ar savu izpaušanos. Kas šobrīd ir karalis? Manuprāt, šis jautājums ir tikpat man uzdodams, cik, man liekas, jebkuram F1 fanam. Jo, protams, Gunters visiem patīk. Man arī patīk Gunters Steiners. Bet, jā, viņš diemžēl tika palaists no tās komandas. Visi, kas skatās Drive to Survive, viņa mīļākais tēls ir Haas bijušais. Kurā sezonā tur 2., 3. Reina Vītola varēja pamanīt? Pirmajā sezonā var. Pirmajā var, jā. 2. sezonā es esmu fonā miglīgi. Ļoti labi. Varbūt nākamajā sezonā būšu vairāk, ja būšu trasā. Tu ar kādām acīm tu skaties vispār? Ja tu skaties Drive to Survive, tas ir tāds, tu atpazīsti, tur tā ir realitāte, tas ir tas, kā tā lieta notiek, vai tā tomēr ir mākslas filma vairāk nekā daudz, kas tur ir diezgan samontēts, kas priekš F1 darbiniekiem diezgan smieklīgi ir. Nu, piemēram, pastāst kādu. Skatījos, kaut kad bija Viljams sērija, kad tad Rasels brauca ar Vilmas mašīnu, sacīkstēja, visu laiku sūdzējās, ka galīgi nav, tur aizmuguri slīd ārā un tā tālāk. Bet tur bija samontēti kadri gan no treniņu braucieniem, gan no sacensībām. Vienā viņam tas flow viņam bija uz mašīnas aizmugurē spārni, braucot sacīkstē, kas, protams, nenotiek. Un sacīkstes beigās viņš sūdzās, iebrauc boksos, viņu iestumja apakaļ mašīnā, viņš izkāpa no mašīnas ārā un aiziet prom. Kas F1 sacīkstē nenotiek. Tu iebrauc tādā tā kā norobežotā laukumiņā, Park Fermē, kur tev pārbauda mašīnu, nosver braucēju un vispārējo. Tādā ziņā, jā. Viņš uztaisīts tā, lai cilvēkiem, kas nav pārākie F1 iekšā tehnikā, lai piesaistītu cilvēkus, varbūt, kas līdz šim F1 nav fanojuši. Bet man ir interesanti skatīties. Ja tu, teiksim, palaid daudz tādas notikums garām, jo tagad strādā F1, tu esi ļoti fokusējies uz tieši savu komandu, savas komandas sniegumu. Un tu gandrīz vispār nezini, kurš braucējs citā komandā ir zaudējis līgumu vai tā tālāk. Tāpēc, jā. Tāpēc par šim jautājums par personībām, tāpēc arī tāds, jo es tik ļoti tam presēji par šīm lietām nesko līdzi. Bet dzelžiem tu seko līdzi. Mašīnām tur. Tas ir mans darbs. Jā. Tad, kad tu pirmo reizi praksē aizbrauc uz Grovu, tur ir muzejs. Atkal, ja mēs tur tāds pieredzes centrs saucās, tur nebija viens no pirmajiem, kad... Nē, neesmu bijis. Vai tu esi bijis? Es esmu bijis, jā. Tur tiek, ja saskaitīju pareizi, kāds 40 mašīnas ir. Visas ir kā, kas vienams ir bijušas. Pasties, tur ir tādas, tie cipari sākās no Frank Williams iniciāļiem. Tur tāda slavēna ir FW07. Tur uzvarēja čempionātā. Ar 6 riteņiem tāda arī tur ir. Tur pabrauca Tyrells, bet arī Williams pamēģināja. Tad pēc tā F07, 08 Keke Rosbergs uzvarēja čempionātā. Kā tu skaties, lūk, tur grīdas, spārni, tur vienkāršākas bija. Daudz vienkāršāki. Lai gan, tajos laikos daudz vienkāršāki. Un tad vispār tādas lietas, kā šis CFD datorsimulācijas veitunuls. Tāda lieta neeksistēja. Es pat nezinu, kā tu varētu kaut ko līdzīgu mūsdienu F1 mašīnai tajā laikā izgatavot, jo tev nav nejausmas, kas notiek gaisa. Tā kā tā mašīna. Un tad tā sarežģītība kaut kur ap 2000 gadiem tā kā krietni kāpus uz augšu. Es neatceros, kuras tās bija kas par gadu bija, varbūt kaut kāds 8. 9. gads. 2000. Jā, kad tur ir ļoti sarežģīta tā aerodinamika uz mašīnām. Tur tie spāriņi, visi tie vingli. Visās vietās sabāzt. Tad vienkārši tie noteikumi bija tik atvērti, kad viņi varēja aizpildīt jebkuru. Un izskaties jocīgi. Jā, teiksim tā. Bet lūk pie tiem dzelžiem. Viljams muzejā tur bija kāda, kas tev labāk patika. Vienkārši patīk. Tur iet 3 meitenes pa ielu, viena patīk labāk. No tām... Man patīk tās, es nezinu, varbūt tās mašīnas, kas bija tajā laikā, kad man tēca brālis skaties, vai arī 2000. gadu sākumā Viljams mašīnas, kas ir
tās, ko Montoya Montoya, tās Ralšu, BMW logo. Jā. Tās un dzinēji. baltas ar tumši zilu krāsojumu. Tas krāsojums man patīk diezgan daudz. Bet Tas klausies, tu tā dievišķā dzirksts, jo tur tā dievišķā dzirksts tavā Viljams komandā pieskārās tur tādām formulām, ar ko brauca un čempionu tituls izcīnīja. Tur tāds smukas bija. Tur viņam ar pieskārās. Jā. Piekrīt. Bet tagad bez darba. Vai tas bija kā zibens šajās dienās? Adrians Ņujs ies prom no Red Bull. Vai tas tev bija zibens no skaidrām debesīm? Man liekas- Out of blue, varētu teikt, Oksfordšīrā. Man jau liekas, ka tas bija kaut kādas baumas jau, kad viņš tur kaut ko domāja jau kādu pāris mēnešus. Jā. Mazliet pārsteigums ir gan, jā. Tā kā būs interesanti redzēt, kas ar to komandu notiks. Nav tā, ka es teiktu, ka Red Bull komanda tagad ir norakstīta. Pilnīgi noteikti ne. Bet viņš ir, es domāju, pietiekami augstā amatā, lai viņam būtu ietekme uz komandas sniegumu, kas ir redzama trešajam novērotājiem. Teiksim tā. Nav daudz tādu cilvēku F1 industrijā, kuri pārējot viens uz otru, uzreiz varēs pateikt, ka komanda ir izmainījusies. Tie ir tikai tā kā technical directors vai principals. Un jā, viņš ir viens no tiem. Par Red Bull runājot, tu pats esi teicis, paliekot tur stundiņu ilgāk, piestrādāt, pieslīpēt to detaļu, tu varbūt to solīt var paspērt, jo varbūt tas McLaren Džeks tajā brīdī ir aizgājis jau to savu pintu izdzert. Uz kafejnīcas pintu izdzert. Uz kafejnīcas, jā. Bet vienalga, pavadot to stundiņu vai 2 vai 3 ilgāk, vienalga Red Bull vienkārši šitā brauc. Pavadis, ja grib. Strādā 26. Man liekas, te ir laikam jārunā par to noteikumu izmaiņu pāris gadus atpakaļ. Vienmēr, kad ir jauni noteikumi, būs viena komanda, kas uzķers to labāk kā citas. Un no tā brīža būt iedzinējos ir ļoti sarežģīti. Jo Mercedes tas izdevās labāk 14. gadā. Un šoreiz tas ir Red Bull. Un problēma. Un tā arī 8 gadus Red Bull neizdevās Mercedes noķert. Jā, un šīm lietām, it īpaši, es varu runāt par aerodinamiku, tām lietām ir sava veida inerce. Jo, ja tu esi pirmajā vietā, tev ir vairāk tā kā ticība savam tai filozofijai, procesiem, visam pārējiem, un tu vari vienkārši turpināt malt tā kā to uz priekšu tajā departamentā. Ja tu esi iedzinējos, tīpaši, ja tu esi komandā, kas uzskata, ka viņi nav tur, kur viņam jābūt, tu vairāk eksperimentē, tu maini biežāk savu to filozofiju, domā, varbūt šī tā vajag mašīnu taisīt, varbūt tā. Un tā kā gandrīz jāpasver viens solis uz apakaļ, lai pēc tam varētu spērt 2 priekšu, bet nevienmēr pasverot soli uz apakaļ. Tu varēsi paspērt tos 2 sanāk 3 soļus atpakaļ pēkšņi. Tad tā sanāk mazliet saraustītāks tas process. Un otra lieta ir, protams, arī, ja tev ir ļoti spēcīga mašīna, un Red Bull, es domāju, diezgan liela pārliecība, kad viņi šogad uzvarēs čempionātā. Viņi var sākt... Abās ieskaitēs. Viņi var pāris mēnešus ātrāk sākt attīstīt nākamā gada mašīnu. Kamēr komandām, kas kā tur... Gan Mercedes, gan Zauber. Kas cīnās tur ar Ferrari, viņiem vajag izcīnīt to 3. vai jebkuru vietu. Viņi gan arī līdz sezonas beigām strādā pie šīs mašīnas. Tāpēc, jā, būt iedzinējos ir ļoti sarežģīti. Bet kur ir tā ātruma atslēga? Tā ir zem formulas vai virs formulas viņiem? Zem formulas, es teikšu. Jūs man uzdosiet jautājumu par to, vai Red Bull izstās pēc iepriekšējā gada. Nē, zem par Rēni par zem formulas. Tas varbūt tētim un brālim būtu vairāk jautājums. Par Viljams mēs pajautājām, bet visu laiku kaut kādas bildītas, muzejos. Kādas varētu būt visu laiku skaistākās formulas? Tev ir viedoklis. Kāds vai plakāts pie dzīvoklī pie sienas, kuras formula? Man patīk to 2000 gadu sākuma mašīnas. Tas BMW, jā. Bet, un pēdējā laikā
Man patīk arī iepriekšējo noteikumu pēdējo pāris gadu mašīnas, kad parādījās šie bultveidīgie antispāni, mazliet tāda plūdlīnijas forma vairāk mašīnām bija. Diezgan smuks mašīnas, es teiktu, tās 2019. 18. gada. Jā. Bet es tagad, tu tai grīdai pieskāries, tur daudz kas pasaulē attīstās par spirāli. Skaidrs, ka tās aptaujas ļoti daudz, bet daudzās aptaujās ir 79. Lotus atzīts par skaistāko mašīnu. Un tur arī bija grīda svarīga. Jā. Tur bija... Tas ir tā ground effect. Ground effect, tur Lotus boss Collins Chapmans atklāja viens no pirmajiem, arī jau paralēli notiek. Nu, un tad tas amerikānis Mario Andretti uzvarēja 78. gada. Tur arī grīda. Un tur bija, sauc kā gribas, nezinu, aizkarīgi gar maliņām, lai tur tā gaisa plūsma apakšā būtu pēc iespējas tas lielākais ātrums, salīdzinot ar augšu pēc iespējas labāk, sūktu klāt pie trases seguma. Grīdas malas ir vajag izolēt. Jā, tās jāizolēt. Arī šajos notikumos pie tā tiek daudz strādāts. Labi, to nevar fiziski darīt, bet to var darīt tā kā aerodinamiski. Jā. Un tas ir viens no izšķirošajiem tādiem lietām, kur var atslēgt ļoti daudz piespiedē spēku mašīnu. Klausies, mēs esam ļoti labā laikā trāpījuši ar tevi. Tev tie konfidenciālitātes noteikumi šobrīd nav tik stingri. Nu, es līdz mūža beigām nevaru atklāt nekādus noslēpumus par... Es vispār, bet, teiksim, ja tu skaties televizorā vai ja es tev rādītu bildi, tu taču redzi, ka kaut kur ir dzirksteles no mašīnas apakšas un kaut kur nav dzirksteles. Un tām zilajām mašīnām ar nosaukumu Red Bull pēdējos gados dzirksteles ir mazāk nekā tavā iepriekšējā darba vietā tām formulām. Mazāk dzirksteles. Mazāk ir tā, vai ne? Jā. Viņi labāk ir pratuši. Pēc tā tu vari pateikt, ka viņi brauc mašīnu augstāk, jā. Jā, bet katra mašīna brauc ar savu mašīnu tur, kur konkrētai mašīnai ir visvairāk tas performance. Jā. Un dažām mašīnām tas ir augstāk, dažām mašīnām zemāk. Un kur tieši tas sanāk, tas atkarīgs no tās dizaina filozofijas, ar kādu tu attīstīji mašīnu gadu laikā. Vai man varētu būt daļēji taisnība, ka Red Bulls pret trases segumu līdzīgāk, nav tā lēkāšana. Viņiem ir vajadzīga augstumā. Un savukārt Mercedes pēdējos gados ir atsevišķos brīžos, pat tuvu atcitās ar to grīdu pret, un tad palecās. To jau mēdījos laikam saka. Tas, kas ir tavā bijušā darba vietā, vismaz mēģina risināt arī tai skaitā šajā sezonā. Protams, jā. Tas ir viens no faktoriem. Jo tās mašīnas, nebija viegli ladāms, tīpaši šo noteikumu sākumā. Jā, tas ir viens no faktoriem. Pilnīgi noteikti. Tev vispār tā vēsturiski, jūs runājat par tām skaistākām formulām, par kādiem gadiem, tur 70, 80, tā kā pasako līdz arī, nevis pasako, bet vai tev interesē, vai tu kaut ko skatījies, mēģinājis saprast, kā tur kas agrāk darbojas? Kad Jānis stāstīja par šo Lotus, man nav nejausmas, kā šī mašīna stāstīja godīgi. Tāpēc, melna, tam es ticu, melna zelta burtiem. Kā aerodinamiķiem es tev varu izstāstīt, ka tur ir, lai vadītu to gaisu zem formulas. Es apmēram viens un tas pats modelis ir šaurs antispāns priekšējais. Tātad veids to piespiedēju spēku, bet ideālajā gadījumā tā skaitā saglabājās līdz 82. gadam Frank Williams 08, ar ko Rosbergs uzvarēja, bez antispāna pat. Lai pēc iespējas tīrāk būtu tā gaisa plūsma zem formulas. Un vizītkarte ir, nezinu, ko ražojot, par to nedrīkst runāt, John Player Special un Olympus kameras gar sāniem. Tādas skaistas. Un tā izskatījās melns ar zeltu. Jā. Izklausās labi. Izklausās garšīgi. Es varu par to, ka komandām, kurās gan Williamsam, gan Mercedesam ir vēsturē tādas, ja runāja par to, ka par Hamiltona situāciju un nevinēto titulu, droši vien, ka runāja rūpnīcā, vai runā arī par kādām, teiksim, tur cieņā runā, kaut kur ir kaut kādi
piemiņas vietas, lietas stāsti par senāku vēsturi, jo abām komandām tur ir diezgan arī traģiskas vēstures lapus, tāpēc Viljams ar Ayrtonu Sennu un Mercedesam Lemānas lielā traģēdija. Līdz ar to, to var just to vēstures elpu tajā. Tas tiek pieminēts. Viljamsā noteikti daudz vairāk, jo viņi it īpaši, kad es tur sāku strādāt, viņi sevi pozicionēja kā ģimenes kompāniju. Un tas viss vēsture tad nāca līdzi. Tas daudz tika minēts, gan lai piesaistītu jaunus darbiniekus un tā tālāk. Mercedesā negluži, viņi vairāk tādu komandas, kas uz priekšu skatās, teiksim tā. Iegodīgi, jā. Bet tu zini, ka tu tā saistībā ar to Lemānu sacīgs 84 cilvēki gāja bojā ar pilotu kopā, un tur ar tavu nākamo izvēli saistība ir tāda, ka Šveicē joprojām ir aizliegts autosacīkstes kopš tiem laikiem. Tā kā Mercedes pakāpeniski atgriezās pirmajā formulā, vispirms kā dzinēju piegādātāji, tad komandu iegādājoties, bet Šveicē joprojām. Ražot pirmās formulas var. Jā. Par to Viljams pieskaroties, to Ayrtonu Sennu, viņi vēl joprojām, vismaz tajā laikā, kad es vēl strādāju, viņi līmē Ayrtonu Sennas tādu piemiņas uzlīmi visām mašīnām uz deguna priekš piemiņas. Tāds fun fact jums. Jā, labi, tātad Šveice. Cik par to? Hinvila, tāds starp ezeriem. Tātad tu dodies uz Šveici, nevis uz Miami. Jā, Miami tur visu laiku džeks skrienās, bet tava lieta tagad ir tur. Yep. Klausies, brālis jau gaida ar ģimeni tur, Šveicē. Nezinu, vai gaida, bet viņi tur ir. Stundas braucienu attālumā. No Hinvilas, jā. Tev tur jau ir māja, dzīvoklis, viesnīca? Būs jāorganizē bišķi. Pagaidām man ir pirmie pāris mēnešiem viesnīca. Un tad, kad ieradīšos tur, sākšu meklēt pastāvīgāk. Pati Hinvila, miestiņš. Miestiņš, jā. Smuks miestiņš. Jā, Šveicē. Ar skatu. Jā. Bet, es teiksim, runāju par to komandas vēsturēm vai prestīžu. Nevienmēr komandas sniegums tas, kas liek cilvēkiem pāriet no vienas komandas uz otru. Ir pietiekami daudz cilvēku, kas pāriet no Mercedes uz Visa, Cash App, RB vai tam līdzīgi. Jā, tādu cilvēku arī netrūkst. Ar tiem visiem steikiem tagad tavai nākamajai darbvietē tur arī pietiek to visādi dīvainu vārdu priekšā. Sauksim pa Zauberu. Vēl pusotru gadu. Un pēc tam būs Audi, jā. Pieklājīgi. Vai tas bija arī veidoja daļa no tava lēmuma, ja tas lēmums bija pirms tam pieņemts? Jo? Es teiktu, ka tas lēmums bija pirms tam pieņemts, jā. Lēmums braukt uz Šveici ir vairāk ne ar F1 saistīts, ja godīgi. Ar ko? Ar ģeogrāfiju. Kalnu slēpošana? Kalnu slēpošana, tā skaitā. Pastaigas kalnos. Jūs jau minējāt, kad man brālis tur dzīvo. Kā mazliet vairāk. Kā mēs uzzinājām stundas braucienā tālumā? Jā. Arī es tur bieži braucu brīvdienās. Varēšu ietaupīt uz lidojumiem mazliet. Arī es iepazinu diezgan daudz cilvēkus tur uzturoties pie brāļa ģimenes. Es uzskatu, ka man tur gandrīz vairāk jutīšos kā mājās nekā šobrīd Anglijā, kur praktiski kas tur ir Mārtiņš. Pāris klasebiedri, varbūt vēl kas ir palikuši. Klausies, bet Mārtiņš nesakos tev uz Audi Zauberu? Tas viņam jāprasa. Viņam tur jau tur jūsu tās savijušās kopā ģimnāzija, Viljams, Mercedes. Tur. Ja viņš izdomās, gan jau viņš man pateiks. Bet reāli, kā tas notiek? Tu apsēdies, uzraksti e-pastu, dārgais Zauber, man patīk ģeogrāfija Šveicē, tur ir smuks skats, es gribu ietaupīt uz avio biļetēm, un tur mans bračku dzīvo. Kad es varu ierasties? Kā tas ir? Vai tavs CV ir tāds, kur tu principā var klauvēt jau pie jebkurām durvīm un zināt, ka tu spēj būt interesants? Es teiktu, ja tev ir, pieņemsim, kā man 9 gadi varbūt ir, es teiksim 7 gadi, ja tu paņem to prakses gadu klāt un izņem to laiku, kad es atgriezos universitātē. Jā, ar to pieredzi, kas man ir,
jā, es varētu mēģināt pretendēt uz kaut kādu darbu, jebkur, bet, protams, mēģinu atrast kaut ko, kas tev ir varbūt tā kā solis uz augšu kaut kādā veidā. Tas ir vienmēr mazliet sarežģītāk. Un bieži tā rekrutēšanas tas bizness strādā diezgan aktīvi arī F1 industrijā, jo tā tomēr ir tāda nišas lieta, un ja komanda grib jaunu darbinieku, viņam aiziet kāds citu komandu, viņi grib dabūt kādu ar lielu pieredzi jau. Tāpēc tie cilvēki, kas ir F1 tikuši, tie arī tur maļās par tām komandām. Un jā, ik pa laikam kāds rekrutētājs uzraksta tajā pašā LinkedIn, vai ir interese par darbu šajā komandā. Ir īpaši, kad sāku Mercedes strādāt, tas palika par biežāk tādu dienas sastāvdaļu. Jā. Man personīgi, atrada rekrutētājs, teiksim, uz Šveici. Uz Mercedes es pieteicos pats. Labi, trapi. Nu, klausies, un tad, kas tev pieņēma darbā? Andrijs Zaidls? Ar ko man bija sarunas ar departamentu vadītāju un cilvēku resursu daļu. Tur nebija lielie bossi vai valsts? Nu, aeromīgas departamentu vadītājs ir diezgan svarīgs cilvēks komandā tāpatās, jā. Nu, ir gan, jā. Tur. Lielākās komandās tu pat neredzēsi departamentu vadītāju, ticamākais līdz neieradīsies darbā. Jā. Nu, un tagad... Es nevaru teikt, ka ir uztraukums vai nav uztraukums, bet tas pusotrs gads līdz 26. gadam, kad vajadzētu būt ar Audi vārdu, nu, tur nozīmēja Oliver Hofmanu lielais boss vēl pirms Andrijas Zaida vai virs viņa. Jo tie pēdējie 2 gadi bija tādi, tad nāks tas Audi vai nenāks. Nu, tad tur Zauber, skaidrība, man liekas, pēdējos mēnešos ir ieviesies, ka viņi nāks. Nu jā, pirms tam bija tāds... Es prasīju cilvēkiem, ko es pazīstu, kas tur strādā, kas tur būs. Saka, mums saka, ka viss būs ok. Bet tagad izstāsta, ka būs tas Audi. Bet tagad tas tu pats pieskāries par to, ka līderi var vairāk domāt par nākamo gadu, un tie, kas cīnās par konkrētām vietām, spiesti domāt par šo formulu, kopumā arī par tavu jauno darba vietu. Tas pusotrs gads, pusotra sezona, vairāk kā pusotra sezona, līdz 26. gadam, līdz jaunajiem noteikumiem, līdz Audi ienākšanai, būs tāds sarežģītāks tādā nozīmē, ka nevarēs līdz galam saprast, vai tagad par šito formulu, un cik daudz mēs koncentrējamies līdz tā 26. gada mašīnai. Jā, kā tas resursi tiek sadalīts departamentā parasti, es teiktu, jau šobrīd ir daļa kaut kādu sauņu cilvēku, kas domā par šiem noteikumiem. Bet šie noteikumi vēl ir tādā izstrādes stadijā, tāpēc, protams, neko reāli tu darīt nevari vai tur veikt un līdz testēt. Un laika gaitā, kad paliek arvien lielāka skaidrība, tiek cilvēki no pašreizējās formulas pārvesti uz otru. Un tad sezonas beigās sanāk, varbūt tev kaut kādi 10 cilvēki strādā pie šīs mašīnas un vispār pie nākamās vai aiznākamās. Reini, man ir viens jautājums. Ļoti konkrēti tev, ja es sapratu pareizi pats savu jautājumu, tad tas nav saistīts ar konfidencialitāti. Ir brīži bijuši formulā, kad nekas nedrīkst būt kustīgs. Formulē. Spāniņi mēs runājam tā tālāk. Tad ievies DRS, tur tiek atvērts antispānis latviski, un tagad tajā 26. gadā būs vairāk kustīgo detaļu uz formulas. Ne tikai ar aizmugurējo antispānu, bet tagad vai tie CFD, vēl kaut kas simulācijas parāda, ka tiem šobrīd izstrādātiem notikumiem formulas īsti neturēsies trasē tik labi. Tā ir cilvēki teikuši? Jā. Okay. Jā, ieskaitot pilotus, ieskaitot komandas, ka tur būs uzlabojumi. Ja precīzi vairāk kustīgs bija paredzēts aizmugurējais antispāns, tagad arī priekšējais antispāns, kā reizi, lai līkumos noturētos labāk, lai turētos ar to jaudas sadalījumu, kas būs no dzinēja, no baterijām 50%. Sarežģītāks darbs, es saprotu, ka tev būs no 26. gada. Ir īpaši tieši performance departamentā. Jā, jo tur būs tieši kā šīs detaļas kustēsies, ir būtībā tev jāmēģina optimizēt. Un tam es varu ticēt, kad caur līkumu viņi mēģina šo aerodinamisko balansu optimizēt ar aktīvām detaļām, bet
Jā, tā ir lieta, kas ir ļoti sarežģīti izdarām. Jo jā, līdz ko tu vienu līkumu apmēram noslīpē, ok, šis ir perfekti, nākamajā līkumā tas tie paši iestādājumi nestrādā. Tāpat kā ar diferenciāli, piemēram, strādājot tie performance inženieri, tur arī būs līkumi, kur konkrētās izmaiņas palīdz, kur nepalīdz, bet tādu tā kā kopējo bildi, jā. Vai tas, kā tu stāstīji par dažādiem līkumiem, vai kopumā var teikt, vai tas ir pietiekami pareizi, ka tavs darbs ir atrast balansu, lai taisnē formula iet ātra, pēc iespējas mazāks, aerodinamiskais piespiedējs spēks, bet lai līkumos arī, kad ātrums nav, lai spiestu... Jā, pilnīgi noteikti. Jā, visu laiku tas balans. Gan antispānu platība, cik lieli, cik mazi, un tad visu laiku atrast to balansu, lai būtu ātrums gan taisnē, gan līkumos. Un to vēl lielam nosaka simulācijas, kuras mēs pirms posmiem visādas veicam rūpnīcā. Bet jā, minimālas izmaiņas var notikt sacensību laikā, ja, piemēram, tu salīdzini savu maksimālo ātrumu ar citām komandām, secinās, es tur 20 km lēnāks stundā, kaut kas nav pareizi. Tad tu varbūt vari mēģināt pielīdzināties pārējiem, bet pa lielam, jā, tas ir tāds simulācija darbs, kas tiek veikts rūpnīcā. Jā. Tas ir kaut kas, ko mēs darām ar mūsu komandu. Jā. Un tad reizēm dzīvē pienāk tādi brīži, kad tas, cik ātri brauc Viljams piloti, ir atkarīgs no džeka, kurš sēž Siguldā. Arī tā ir bijis. Kā tad tur? Nebija uztraukums par to, ka tur bija ierobežots, kurš ir brauc līdz uz sacīkstiem un tā tālāk, un tu 2 sacīkstes savās mājās strādāji. Nebija uztraukums, ka elektrība beigsies? Bija. Internets pārtruks. Jā. Bija kaut kā, kas tur, es nezinu, kā bija tā drošība, lai internets nebeidzās? Vienmēr kāds trasē arī ir. Teiksim, mūsu komandām mēs esam kādi 2 vai 3, kas ceļoja. Komanda rēķinās, ja tevi no mājām, ka tur var notikt kaut kas. Es teiktu, ka varbūt viņi nerēķinās, bet tas, kas no tevis ir atkarīgs, nav... Ir vienmēr kāds, kas var tā kā tev aizvietot. Nodublēt. Jā. Ja man beidzās internets, es droši vien uzrakstīšu tur WhatsAppā, klau, man vai nokārēs dators vai kaut kas tāds. Un citi pateiks, ok, viņi vienkārši koncentrēsies uz tām lietām vairāk. Bet beigās viss bija ok. Tās 2 gonkas bija ok. Bet nebija, viss nav nekas. Nav, elektrība bija, internets bija. Bišķi jau bija, jā. Klausies, labi. Bet tas ir tās, ko atcerēties. Tas bija interesanti, jā. Man bija diezgan daudz elektronikas līdzi no Anglijas. Tas bija tas Covid laiks. Covid laiks. Jā, man bija radio panelis, tas, kas televīzijā var redzēt, kad spiež pogas. Man tāds bija uz galda, Siguldā austiņas, 2 ekrāni priekšā. Viss gandrīz tā kā ofisā sēdēt. Godīgi, jā. Nodrošinājums man bija labs no komandas. Tie gadi, kā Ingmārs un gadu saka, tie 9. Kādi vēl šajā laikā, ko tu teiktu, tādi spilgtākie no pirmās formulas dzīves, ko tu atcerētos? Sēdēs sirmas mazdēls apsēdīsies, kas ceļā un teiks, pastāst, kas tev tas tāds bija krutākais? Jā. Nevienmēr tas, kas pašam liekas tāds lielākais sasniegums, nesakrīt ar komandas sniegumu. Tam nav jāsaka. Arī, bet, protams, man pirmā un vienīgā uzvara vispār ir bijusi 2022. gadā, kad Brazīlijā uzvarēja Mercedes. Līdz šim Viljamsā nebija uzvaras bijušas. Tas bija diezgan labs pasākums. Jo tu biji uz vietas? Tajā brīdī es biju dizainers. Man bija brīvdienas nebija aizņemts. Kā tas būs tagad. Un mēs bijām ar kolēģiem aizbraukuši uz Dublinu uz nedēļas nogali. Pasēdē kafejnīcās. Kafejnīcās. Dublinas slavenajā. Un mēs skatījāmies krogā dzīvē, tā kā cilvēki, kas bija tā kā zīmējuši detaļas, kas tās mašīnas ir tajā brīdī. Mēs skatījāmies uzvaru. Tas bija diezgan emocionāli. Viljams ir bijuši daudz tādas interesantas pieredzes, jo es biju tur laikos, kad
bija gan tā kā augstuma, gan tādi zemāki punkti komandā. Man pašam, augstākais, laikam, 3. vieta konstruktoru kausā tavā laikā. Tā kā Rasels Spā dabūja 2. vietu Lietuvu, nobraucot 2 apļus. Es arī biju rūpnīcā. Tad es biju rūpnīcā, strādāju ar austiņām, tāds malašs. Bet tas kvalifikācijas aplis bija labs. Laikam tas Spāniņi viss strādāja, tur viss spieda, kur jāspiež. Un... Lietus ir tāda lieta, kad viņi vairāk, tas, kā angļu saka, equalizer. Jā, kad, izlīdzina. Kad mašīna vairs nav tik svarīga kā braucējs. Sausā laikā mašīna, es teiksim, ir gan arī svarīgāka, kurā braucējs sēž nekā pats braucējs. Bet Lietuva arī ar ļoti vidēju mašīnu labs braucējs var parādīt augstsvērtīgu sniegumu. Tā kā tas bija viens no tiem brīžiem. Tas par rezultātiem runājot, bet man pašam personīgi Viljams bija gandarījums, teiksim, par to, kā es ar salīdzinoši mazu pieredzi tiku šajā trasā armiņu darbā un attīstījos no tāda zaļa gurķa līdz trases inženieriem, kāds bija beidzot savus gadus Viljams komandā. Jo es pirmais gads, kad es braucu līdz sacensībām, kā atbildīgais pārējais, bija gadu pēc iznākšanas no universitātes. Nepilnu gadu pēc tam, kad sāku tur strādāt. Kas ir tāds diezgan nestandarta variants. Strauji. Man gan tur sakrita mazliet, jo mani kolēģi aizgāja uz citiem gadiem, tas tā laikam nepareizi teikt, uz citām komandām vai uz citiem amatiem. Un es paliku pēkšņi tāds gan arī vienīgais tajā komandā. Aerodynamic Performance komandā. Un tas bija tas, kas brauc uz sacensībām no tā brīža. Stress bija tāds, nebija jokam, es teiktu, pirmajā sacīkstajā. Klausies, bet tu zini, ka tavs pirmais formulas komandas boss īpašnieks Franks Viljams, tāds kārtīgs kadrs. No viņa nāk tas, ka tur tā mašīna galvenā. Viņam nebija ļoti svarīgi čempionus noturēt komandā. Tur. Vai tev četrkārtējies vēlāk, vai tev... Vispirms Nigels Mansels izcīna titulu, čava tā. Bet redz, kā viņam taisnība laikam bija. Viņam NT čempioni. Jā, tas kā reiz patiem... Jā. Līdz beidzās tā. Klausies, bet viņš pilnīgi traks tas Franks Viljams, vai ne? Viņš mēdz cilvēkiem prasīt, vai Latvija ir komunistiska valsts. Viņš pienāk klāt, prasa, vai klausies Reini, vai Latvija ir komunistiska valsts. Ir tā viņš tev prasīs. Es tagad domāju, kurš šitais ir uzpeldējis. Prasīja, vai? Tur nebija draudi tavai dzīvībai? Viņš, labi, kā tā saruna notika. Es strādāju, tā bija nedēļas nogale. Es iznācu no tās telpas, kas ir komandām. Mission Control Room, kas notiek, kur tu sacensībām sako līdz no rūpnīcas. Iznāk ārā, tur Franks Viljams, Ratnika Raslā, braukājas pa gaiteni. Viņš tā prasa. Hi, Rainis! Viņš tā prasa, kā iet? Labi, viņš, man liekas, nezināja, kas es īsti biju. Viņš jau bija tādā cienījumā vecumā tajā brīdī. Viņš prasa, kas es esmu. Nē, viņš prasīja, kā iet, es stāstu. Viņš laikam jūta, ka man nav britu akcents. No kurienes tu esi? No Latvijas. Viņš tā nav. Man liekas, viņš to pa jokam prasīja. Tā nav komunistiska valsts. Nē. Tas labi, citā tev būtu problēmas. Un devās tālāk. Tas, interesants pieredze. Ko? Es domāju, ka mēs esam... Esam sapratu. Lai vispirms vēlam, lai ir nākamie stāsti, ko stāstīt tie pašiem mazbērniem, lai ir tagad ar Zalberu un kā vien tālāk. Un Audi. Un kā vien tālāk izvērtīsies tas stāsts. Ja viņiem ir... Viņi met acis uz augstām vietām, man liekas, pēc gadiem. Pēc pilotu, ja es saprotu, tā Volkswagen koncerns tur svēra, viņi neiet tur piedalīties. Otrajā pieciniekā cīnīties un to Visa Cash app un tos ķert rokā. Un Günther Steiner, to komandu viņi... Günther Steiner bijušo viņi neieķert. Viņi tur no tiem plauktiem, no kā ņūīsies projām. Jā.
Respektīvi, lai Redzēs, ka sāk. pasvinēt Dublinas krogos ne tikai vienu uzvaru karjerā, bet lai tur sāk viņas krāties, jo tā kā tur pēc tiem gadiņiem esam uzzinājuši, ka Siguldā varbūt nenotiks olimpiskās spēles, bet pirmās formulas posms principā ir noticis. Jā. Tas jau ir, domāju, liels sasniegums šai pilsētai. Paldies, liels, ka parunājies ar mums. Jā, interesanti. Jā, mums bija interesanti. Es nezinu, kā tev, bet mums bija noteikti interesanti. Es domāju, ka cilvēkiem arī bija interesanti. Laidīsim tevi sākt atroties. Pakot čemodānus. Pakot čemodānus un doties uz skaisto zemi vārdā Šveicē. Daudzi, kuri klausīsies jau brīdī, tu jau būsi Šveicē, jau tur jaukajā Hinvilā. Tur gatavosies darbam. Mēs nebūsim jaukajā Šveicē, mēs paliksim. Jaukajā Latvijā mēs būsim dezinficētajās bufetes telpās atkal atpakaļ. Un būsim atpakaļ uz hokeja laiku. Droši var teikt, ka nākamā epizode jau mums būs hokejiskākā, jo nav variantu. Izlase dodās uz čempionātu. Bet pirms tam arī mēs ievelkam elpu. Reinis ir ievilcis kārtīgi elpu. Mēs arī bišķiņi ievilksim. Esam pelnījuši uz to. Forši, ka skatījāties, forši, ka klausījāties, kā kurš turpinām nākamajā epizodē. Vislabāk!